Labvakar! Visi klusēs? Davai! Labvakar, skatītāji, un šī ir pēdējā podcasts Sāls epizode šajā gadā. Tātad, kā jūs redzat, mēs esam visi tā ļoti smuki saģērbušies ar Ziemassvētku džemperīšiem, un jā, varbūt jūs mūs atpazīstat, bet mēs neesam nekādas slavenības. Mēs esam RMMT studenti. Mēs esam parasti cilvēki. Labākie studenti mēs esam. Tieši tā. Tomēr. Es jau gribēju teikt, mēs esam slavenības, bet nu labi. Mēs būsim Mēs varam slavenības. būt slavenības. Mēs šodien esam Mums ir slavenības. visas iespējas. Protams, mēs šodien jau esam pasēs ēterā jau. Šodien plānā ir tā parunāt vispār par to, ko mēs esam šogad paveikuši, kā mēs jūtamies, kā jūs jūtaties. Varētu būt labāk. Liela papūta. Miega varētu dabūt vairāk, bet ir labi. Tas ir podkāsta dēļ? Ka nav miega? Nē, tas ir skolu vainīgs. Visu dēļ. Visa dēļ? Jā. Es pats vainīgs vispār. Gada beigas jau visiem vajag Nu, trāks jā. ar skatām. Bet man šķiet, ka mēs ļoti lielu darbu paveicām. Mēs katru nedēļu strādājam pie podkāsta. Nu jā, bet viss jau nebeidzās. Tad, kad mēs nofilmējam epizodi, Protams. mēs strādājam visu nedēļu. Protams. Tiem, kas nezina. Liels darbs. Bet ļoti forši, ka mēs uzsākām šogad tieši podkāstu visu lietu. Man liekas, ka tas Tiešām bija malači beigē. ļoti foršs ceļš pilnīgi. Tāds, jā. Prieks pilnīgi jauns cilvēks satika. Foršs cilvēks, Kļuvu tiešām. par jaunu cilvēku. Tomas pievienojas tikai kādus 3 mēnešus atpakaļ. Kāds 3 mēnešus atbildēja. Tikai Kad tu 3 pievienojies? Es jau gada sākumā, jā, te jau biju. Nu jā, tu biji, bet tajā laikā tev bija drēdi un tu biji dalībnieks. Dāmas un kungi, mums ir Tomas. Kā tev uzvārds bija? Tīliks. Tomas Tīliks. Un Jānis. Es tev uzvārdu arī nezinu. Jā, es biju kursus karos dalībnieks. Jā, Jā, trešo tas vietu. sākās, jā. Izcīnīja trešo vietu ar savu komandu. Nu, tur jau mums vajadzēja pirmo. Tur kļūdas jums bija daudz. Nu, tas... Ok, varēsim Jā, jā, to jā. sezonu taisīt. Nu, labi, nu jā, uzmanību Ja sāks tavi kursi bija mums interesēti. Tas īstenībā ir interesanti. Kāda tev bija tā pieredze ar kurskariem? Man bija Nē, nu, man visgrūtāk bija tieši atrast to komandu. Tu biji kapteinis? Es biju kā kapteinis, tāpēc, ka neviens baigi negribējās iesaistīties, kamēr es nesāku uzņemt varu, var teikt, nepiespied dažiem. Iet, tāpēc, kad viņiem ir tāds, jā, varētu, bet zini kā, varbūt tomēr nē. Un tad, protams, es viņus paņēmu vienkārši aizvilku, jo viņi gribēja. Tu biji arī operators kurskaros, vai ne? Diemžēl, jā. Ar ko atšķiras kursa, kā arī, nu, piemēram, tā atmosfēra ar podkāstu atmosfēru, piemēram, kur tev varbūt labāk patika, kur bija vieglāk? Podkāstu atmosfēra ir tāda daudz brīvāka. Kurs karos tur visi stresoja, viss tur haoss bija. Labdien! Mēs esam Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma skolēni. Pārsvarā visi esam no 1. kursa, neskaitot dažus profiņus no 2. Tā kā mūsu skolā mācās dažādu mākslu un mēdīju profesijas, nonācām pie domas veidot televīzijas spēli. Lai sacenstos par Rīgas Mākslas un mēdīju tehnikuma spēcīgākā, saliedētākā, gudrākā un veiksmīgākā kursa titulu. Šis ir mūsu pirmais mēģinājums pašiem izveidot kādu televīzijas projektu, tāpēc esiet iejūtīgi. Un tā. Laipni aicināt RMMT TV spēlē kursu kari. Tev ir uz galvas uzliktas austiņas, lai tu dzirdi, ko režija tev saka. Režija tev, ka kadri nav labi, tā tu sāc grozīt, tā kā sagrozi pareizi. Un tad režija tā, bet kas tas pa kadru? Pārkadrē. Un tad tu sāc tur stresot, es tikko uzliku, tā kā pareizi, kā vajadzētu būt. Tiem, kas klausās un plāno piedalīties. Droši, ņemiet, tiešām. Lūdzu, padomu. Bet tu saki, kurš kari bija laba pieredze, nav tā, ka... Es teiktu, viņi bija ļoti interesanti, visi tā kā uzdevumi bija ļoti labi. Vienīgi man pietrūka tas, kad nebija vairāk aktivitāšu. Bija vairāk tieši... Nedžudžu, labi. Tāpēc finālā bija. Mēs mainīsim. Jā, nē, no es saku, tagad jau tu esi pieredzis kameras priekšā runāt. Par ko tu parasti domā, ka tu esi kameras priekšā? Priecīgs domas. Kas ir priecīgs domas? Padalies, lūdzu. Nē, nu, zinu kā, ja tev, piemēram, atnes končīti kā šodien, jā, baigi faši. Mums katru reizi konfekts. Nu jā, tāpēc vienmēr priecīgs. Nu jā. Es kaut ko esmu palaidis garām. Tu nedabūji konfektu? Nē. Slikts bērns šodien, laikam. Slikts jau tas, kurš nepiedāvā, laikam. Nu, man vispār interesē, kurā brīdī jūs atnācāt kā vadītājs uz kurskariem? Uz kurskariem? Jā.
Es zinu, ka es biju viens no pirmajiem. Vai tad? Jā, bija Toms un Dāvids arī. Mēs bijām pirmie 3, kas atnāca kaut kādā trešdienā. Šautauts Tomam un Dāvidam. Kur nenāk? Fināls. Mēs šim liekas no paša sākuma, es, piemēram, vismaz pieteicos. Tā kā tad, kad mums prasīja, ko mēs gribam darīt, es tur teicu, ka gribu palīdzēt tieši taisīt to šovu, un tad arī kā vadītāji pieteikties. Un tad mums beigās salika kopā ar Sarmu. Es vispār nebiju tā kā plānojis iet par vadītāju. Man tas bija ļoti kaut kā, galīgi nozilgājis. Bet beigās jau labi. Ļoti labi. Tā kā mēs sākām vēl, viss bija priekšā, mēs vēl neko nebijām sākuši, mums bija tās domas jādomā, ko mēs varētu Priecīgās. Un, tad, protams, bija mums tās idejas jādomā. Un es vienkārši izplānu, kad varētu prezidentu intervēt. Un tad man teica, tad tu būsi gatavs tāds. Jā, jo es nebiju baigi domājis, ka viņš tiešām varētu. Beigās viņš bija, un es arī intervēju. Sveiki, labdien, darbie skatītāji, dāmas un kungi. Šis ir RMT podcasts Sāls, 2. epizode. Mums šodien ciemos ir Latvijas valsts prezidents Edgars Gečs. Sveiki. Labdien. Sveiki. Kā jūs vispār piekritāt šāda te veida avantūrai, šādai intervijai? Pēc, ka jūs man uzaicinājāt. Tik vienkārši? Gadījās. Sārni, tev jautājums. Ja tev būtu burvja lampa ar 3 vēlēšanām, kāds būtu tavs vēlēšanās? Nevar vēlēties par vēl vairāk vēlēšanām. Pagaidi. Kurš to teica? Noteikumi. Es to teiktu, bet es tā kā noteikumi. speciāli pasaku, ka tā nevar. Tas... Nē, pagaidi. Es neesmu Godīgi. Varbūt Padziedāt nezinu, fonā, kādu kā viņi govi. to varbūt, dzied. jā. Nezinu. Orķestru varbūt tu vēlies ievēlēties. ievēlēties orķestri. Lai spēlētu zvanīt. orķestri. Kurš negrib sev orķestri? Tikai tādu, kas man spēlē, vai tādu, kur es spēlēju? Jā, kas vienmēr tev sako līdzi un uz katriem atgadījumiem Nu, tā kā spēlē. filmā tu vienkārši ej, un tev fonā Tev spēlē, ja tev kaut sako. Tā kā kā mans versiens. soundtracks? Jā. Jā. Bādu gribu, jā. Hans Labi. Zimmers, lai saraksta. Nezinu. Garākus madus, garākus skropstus un To Jauns visu drēbes. norganizēt. jā, gaidu burvju lampu. Es nezinu, mieru pasaulē, Wow. vairāk vēlēšanās. Tā ir vienīgā labā atbilde. Nu jā, laikam. Nu, bet Tas- tev vēl 3 ir. Ja ir, Zini kā 3, tad vēl 2. jā, bet es nevaru ievēlēties tikai 3 labas lietas. Nu, kurš saka, tam jābūt labām? Ok. Labi. Atgriezīsimies pēc tam pie šī, es domāju. Vēl. Tomas gribēja tādas ļoti tādas ar labām domām. Es domāju, ka jautājums nonāca pie viena jautājuma, kur es nezinu, vai tu gribēsi uz viņu atbildēt, bet vai tev ir aizdomas, kā tu nomirtu? Wow, tas nu gan ir. Kur ir Smagi. tās pozitīvās domas? Tur nav, es Par ko mēs- nav pozitīvās. Mēs nevaram Pēc tam tā kā- būs tas. Dievs. Es īstenībā esmu daudz par šo domājusi. Ļoti. Bet tas ir interesanti, jo es tā kā, pēc tās zilnieces sarunas Ah. es baigi. Oh. Man bišķiņ aizgāja ciet. Tāpēc, ka Bišķiņ vai tā kā? labi. Jūs strādājat tieši ar klientiem, jūs tā kā prasat, ko viņi vēlās, vai jums Jā. kaut kāds piedāvājums, ko jūs jau stādat priekšā? Jā, parasti mulsums cilvēkiem. Ir kaut kādi Jā. jautājumi, kāpēc viņi ir atnākuši, protams. Nu Un jā, parasti tas nav dzīves laimīgākie brīži. Nu, Un ir diezgan gan smagākas sarunas, bet principā jautājumi ir gatavi. Un jautājumi rodās no tā, kad tiek likts izlikums, un tad viņi aizripo. Es aizgāju mājās, un es datoriņā tā kā ierakstīju, kā tu vari izsacināt, cik dzīves tu esi dzīvojis pirms tam. Kaut kā tas, nezinu, kā tas sākās, bet es sāku to pētīt. Un es tā kā atradu kaut kādu rakstu, kur bija teikts, tā kā, ja tevi, piemēram, ja tev nocirta galva pagājušajā dzīvē, tad tev ir ļoti daudz kaut kādas dzimumzīmes pa kaklu, un tev nepatīk vilkt bītlenes. Mums liekas, crazy. Es nezinu. Ļoti Man liekas, ka, labi. man liekas, ka es gribētu cerēt, ka no vecuma es varētu aiziet no šīs pasaules, bet man nepatīk runāt par šo. Man liekas, tas ir tā slikta karma. Un, Nu labi, bet kas notiek pēc nāves? ok, šī jau ir cita saruna. Sākam. Mēs sāksim tagad. Es nezinu, man liekas, ka nekas slikts. Īsti kodolīgi Tas atbildi. bija ļoti, ļoti dziļi. Tā sagatavojas. Nekas slikts. Nē, nu man Ar neliekas, pozitīvām domām? man neliekas, ka ir tikko kā mēs tā kā
Tā kā putniņi lido. Tā kā mēs pametam šo pasauli, es nedomāju, ka ir melns nekas. Es domāju, ka mēs dzīvojam jaunu dzīvi ar tiem pašiem cilvēkiem, tikai citā formā. Man vismaz gribētos tā domāt. Nē, ir jau vēl cilvēkiem, kad ir tas savs dzīvnieks, tas nāves dzīvnieks, kā viņi tur saucās. Nu, bet ko par atzimšanu domājam? Nu, labi domāju. Labs domas. Labas domas. Nē, tāpēc, ka es esmu, nu, tā kā, nu, nelasīju, kaut kur es esmu dzirdējis, ka, piemēram, kāpēc bērni raud, kad viņi piedzimst, tāpēc, ka, nu, viņi atzimst, viņi atcerās visas tās iepriekšējās atmiņas, kuras tev vienkārši, nu, tu vairs viņas neizdzīvo, tāpēc bērni raud, un tad viņi vienkārši augot aizmirst par to. Tik tā kā es to redzēju. Un? Nē, nu, tā kā, es vairs neatceros, bet Tā tā kā, nu, tas tā. Tā ir taisnība noteikti. Kas būtu pirmais, ko darīt, ja būtu pats sieviete? Man patīk ķiporu atbilde. Ja tu pēkšņi kļūtu par sievieti, kas būtu pirmā lieta, ko tu izdarītu? Nu, kā bija? Nekad nesaki nekad. Otrs, visticamāk, kaut kad es par sievieti nekļūšu. Nu, vismaz tur tas. Bet jā, nu pēkšņi pieņemsim, ka kaut kas tāds var notikt. Nu, kas būtu pirmā lieta, ko darīt? Jā, nav mazgāt trauki. Trauks mazgāt. Nē, nu labi. Un ko pēc tam? Tikai visi diena. Nu, nezinu, uz veikalu aiziet. Nu. Tu kaut ko teici par tiem dzīvniekiem. Šis man ļoti atgādina vienkārši to par vilkiem. Ah. Mums visiem tie būs vilki. Bet... Īstenībā, cik vilki ir tevī? Un cik vilki ir tevī? Mums visos. Tevi. Cik mēs jums ir neesam vilki? šo pacēluši tā kā aizskadrā. Mēs vienmēr visiem prasam, Paši nekad neaizdomājamies. jā, cik ir? Varbūt tā nav vilki. Varbūt tev ir. Bet nē, man liekas, ka visiem ir vilki. Nu, Mēs jā. visi tādi vienoti. Es mēģinu domāt, Podkastā ir vilki. Cik sāls gabaliņi jums ir? Cik sāls gabaliņi ir jūsos? Nu, cik vilki? Es kaut kad, man liekas, ka jau teicu, bet atbildi var mainīties pa nedēļai. Nu, tagad es teiktu, ka man ir kaut kādi 9. 9 tāds labs skaitlis. Bet es nesākšu viņus visus, jo tas ir noslēpums. Es teiktu, jo vairāk, jo labāk. Es teiktu 2. Mazāk. Labi, tad tā kāda. Bet ļoti Kvalitatīvi. Nē, tāda Kvalificēta šeit pasūtīta. Nu, tas tādā ziņā, es skatos uz varbūt to terminu, varbūt tāds kā, kas ir. Un tā kā varētu būt tāds kā 2 personības, ir tāda viena. Labi, es neiešu detaļās tagad, bet Nu, tikai... mēs varam jau detaļās. Nu, jā, ir 2 vilki. Redzat, man ir tāda tomēr lieta, kā varbūt tāda kā privātāka dzīve. Tā. Tev ir privātais vilks. Man ir privātais vilks, un tad šis Un tad tu atklātais aizies uz vilks. skolu, un tad tev ir sabiedriskais Jā, vilks. es neteiktu, ka es fejkoju, bet es vienkārši... Ir tāda lieta, ko neviens nezina, man liekas, no skatītājiem, bet šajā skolā man pazīst ar vairākiem vārdiem. Oh, ok. Nu, tas tāds kā smieklīgs, tāda jociņa vairāk. Un Piemēram? Es nezinu, no kurienes man radās tāds fenomens. Viens man šādi nenosauc, bet man patīk sevi dēvēt par Oskaru. Vai tev patīk būt TV klubā? TV klubā nē, nu tie ir interesanti. Tur satikt dažādas personāžas, kā pieņemsim, tā liekas, man mīļākā intervija pašlaik ir bijusi ar Edgaru. Cik jums vilku ir? Un kādi tie ir? Vilki. Jā. Cik jums iekšā ir? Cik jūs jūtat, cik jūs vilki ir iekšā? Labi, 10. 10. Kādi te varētu būt? Varbūt jūs varat nosaukt kādus? Nesaukšu. Nesaukšu. Labi. Labi. Tu man ir 2 vilki. Nu, tad Un jums? tev vilki. Man ir mīļais vilks un supermīļais vilks. Nav tāds, kas nav mīļš. Nē. Nē. Tiešām? Jū. Es esmu redzējis. Tas ir maldinoši. Katrā vilkā ir vismaz Katrā vilkā ir vēl viens vilks, varbūt. Jā. Cik tavā Tie vilkā ir dusmīgie vilku? slēpjās mīļajos. Nu, nē, nu mīļuma jau ir vairāk nekā dusmas. Labi, Dusma. labi. Kā tu teiksi? Nē, nu labi, es teiktu, varbūt 3 vilki. 3 lietas, labas lietas. 2 mīļi, Satur viens tā tāds no nejauks. mīlestības. Viens ir tas, kas maina matus visu laiku. Jā. Un tā. Nu, man šī Rudais vilks. frizūra. Tās jau ir rudās lapsas, Tev ja šī tās frizūra rīžās labs. lapsās. Mums ir 3 vilki bijuši. Kādi? Sapratīs pēc tam. Bet tām frizūrām, jā.
Varbūt jau atcerās. Man ir jautājums. Tu vari uzreiz tagad Jā, uzdot. nē, vienkārši tāpēc, ka mēs esam redzējuši visus sādus Tomasus. Jā. Un es tev gribēju prasīt, kurš tev no Tomasiem patīk visvairāk? Dredu Tomas, garo matu Tomas vai īso matu Tomas? Mēs paprasīsim tavu viedokli, un tad mēs padiskutēsim par šo tēmu. Liks ir nožēlot man atbildi, ja? Nē, vienkārši sākumā tā. Paprasīsim tavu viedokli. Man ļoti patīk dredi. Tu vari noreitot, tagad no 1 līdz 3, tā kā. Dredu? Tur jau, zin kā, kad smukiņš izstāsta, kā, spogulī vakarā, kad pastāsta, jā. Nē, dredi bija tiešām ļoti forši, tā bija forša pieredze, man tiešām patika. Es gan jau to liktu 2. vietā. Okay. Vai dredi mainīja tavu dzīvi? Es teiktu, ka jā, bija savādāks attieksmes, teiksim, no dažiem cilvēkiem pilnīgi. Tā kā tev, Reina, vakar. Man nebija klausītāji, kas nezina. Man nebija dredi. Reina nostaigāja nedēļu. Kā gangsters. Man bija bizītes. Ar kornroviem. Man bija bizītes. Bet tev ļoti labi izskatījās. Jā, šaurauts manai māsai. Madara, ja tu šo skaties, visiem patīk tavas bizītes. Forši. Un garos matus es gan jau liktu 3. vietā, jo man viņi traucēja. Labi, man bija reāli garie, ko es varēju savākt, tas bija ok. Tad man bija pusgari, kurus es vispār savākt nevarēju. Tā viņi traucēja. Un tad īsai, protams, es liktu 1. vietā. Kā man tagad. Man patīk, ka ņērti, acīs neiet. Tev ir bijis pliks pauris kādreiz. Šitas man tieši tagad, tu man atcerēji. Mēs visi izskatāmies vienādi. Jā, tu man pilnīgi tagad atgādināji to atmiņu, kad man bija izvēle, ko es nevarēju izdomāt. Vai noskut galvu, vai uztaisīt dredus. Ja man bija gari mati. Iedomājies, un šajā jautājumā varētu būt nevis dredu Tomas, bet plikais Tomas. Tā kā es būtu prasījis. Nē, bez konteksta plikais Tomas, tas ir. Nē, varam arī vienkārši to izgriezt, ielikt TikTokā. Kurš tev Tomas patīk visvairāk? Cik Tomas tev ir? Tu varētu parunāt par matu krāsām. Ok, tu esi skaitījusi, cik tev ir bijuši matu krāsas. Es domāju, ka visas. Man nav. Labi, zaļi. Tev ir bijuši zaļi. Tev ir bijuši zaļīgi. Nē. Jā. Gan. Tev rozā ir bijuši, vai ne? Tas bija mans pirmais impressions, kā pirmais iespējas. Zaļi mati? Nē, zaļi mati vienkārši kaut kādā vienā dienā. Mēs fotografējamies priekš kurskariem. Tu vienkārši tur stāvis dzirdēji, ka tu esi nokrāsojis matus ar 3 dažādām krāsām. Tas bija briesmīgi. Tas izklausījās. Tas bija drausmīgi. Šis būs baigi garš stāsts, tāpēc es negribu viņā iedziļināties. Tā kaut kā pastāstīt. Tieši mums bija fotografēšanās tā promo tām bildēm, kurskariem. Un es biju palikusi mājās tajā dienā. Es biju apslimusi, negāju uz skolu. Un man bija matu krāsa tāda, rūsgana. Man bija tāds, vai es notonēšu matus, būs riktīgi smuki. Tā krāsa nebija laba, kaut kas nebija labi. Mati palika tā kā koši oranži. Man bija jāskatās internetā, kā var neutralizēt oranžu krāsu. Wow. Ieliku zilu. Tie mati palika koši zili. Es saprotu, man pēc 3 stundām ir jābrauc uz imā, un es nezinu, ko man darīt. Un tad es pārliku pāri ziliem, tā kā, lai ir lilā. Un tas bija briesmīgi. Man bija tiešām koši lilā mati tajā dienā. Tā arī ir matu pieredze, ne? Bet, jāizmēģina. Viss kaut kas jāizmēģina. Mati attaug. Jā, tieši tā, tie ir tikai mati, man liekas. Un, tu arī pliku pauru griezīs nost. Varam varbūt nākamo gadu kaut kā visi vienoti. Tad jau redzēs, kur dzīvē aizvadīs. Bet man liekas, vai mūs aizvadīs līdz matu mašīnītei? Es tur atmestu. Tas būs Sāls live epizode laivā. Man liekas, ka ir jādara viss, ko tu gribi, kad tu esi pusaudzis, jo kad tu... Kad vēl, jā. Mēs sēžam ar Ralfu. Viņš ir gan tehniskā persona, gan arī viņš vadīja vienu epizodi ar mūsu skolas direktoru. Jā, un šis ir Jākaps. Ko es izdarīju? Viņš ir vadītājs. Paldies. Tātad... Tehniski arī skaņotājs, bet viņš nestrādā kā skaņotājs. Es nospiedu podziņu vienu brīdi, tā kā es kaut ko zinu. Es uzdošu vienu jautājumu, kuru gan jau ir uzdevuši 100 cilvēki, bet varbūt cilvēkiem interesēs, kas tevi uzmundrināja nākt uz RMMT? RMMT? Jā, šī ir tā skola, kas...
Tas bija ļoti impulsīvs lēmums. Man bija pamatskolas beigas. Manai skolai, Oskara Kalpaka Rīgas tautas daļu pamatskolai. Tur bija tikai 9 klases. Un es sapratu, ka man vajag ātri atrast kaut kādu skolu, kurā man pievienoties. Es pievienojos, es domāju, es vienkārši meklēju, un es atradu tādu RMMT. Es pat neatceros, kā es viņu atradu. Bet es vienkārši domāju, davai, šitien te es gribu. Un jā, tagad es esmu RMMT, un man nebija rezerves plāns, tā kā es nebūtu ticis šeit. Tad es nebūtu vispār vienu gadu mācījies, man liekas. Man tāpat bija. Kā arī tu tikai 2. kursā, bet tu 3. gadu te mācies. Jā. Un, es nomainīju kursus. Jā, es tev neprasīšu par to, zinu, ka tev nepatīk par to runāt. Tas viss kārtībā. Jā? Jā. Toreiz bija animators. Jā. Tagad tu esi operators, tu esi priecīgāks. Jā, ļoti. Man darba ir daudz vairāk pašlaik. Tev ir vēl vienu gadu jāmācās. Vēl ekstra gads, jā. Tas ir jūsu mīļākais latviešu lamu vārds. Sūds vai kociņš? Ko Jorans teica? Jā? Man liekas, viņš teica, drit vai micīt? Bitīt matos. Tas nav lamu vārds. Bet tas var tā, bitīt matos. Kas notiek te traki? Bija kaut kāds šovs, kas saucās bitīt matos. Jā. Bet ir kaut kādi vēl noteikti tādi sulīgie. Ja mēs tā kā vēl runājam par to, ka pat tā nāve, ja. Pagaidām, kur aizgāja? Viņš joprojām vienkārši domā par to. Kur palika? Kā tev liekas, Sarma, ja cilvēks, kas ir komā, viņam ir ārpus ķermeņa pieredze, vai viņš vienkārši guļ? Labs. Es domāju, ka čuču mūža ir vajadzīgi ikvienam. Jā, čuču mūža ir veids. Labi, tā nevar teikt, tas ir briesmīgi. Bet, kas tieši? Tas, ka koma ir viena gara čuču mūža, bet nē. Man liekas, ka arī sapņojot ar mums notiek lietas, kuras mēs izskaidrot fiziski nevaram. Kas notiek, kad mēs sapņojam? Kur mēs dodamies? Jā, man liekas, Citā tas ir pasaulē. kaut kas tik nenormāli zemapziņā, ka to nevar, tur fiziski nevar tajā iedziļināties. Ar komu, es nezinu, man gribētos cerēt, ka kaut ko labu no tā arī var izvilkt. Tieši par tevim, Reini, citreiz var tiešām aizdomāties, ka tā, kad tu guli, tu ir pilnīgi, tu esi citā pasaulē. Jā. Varbūt šis ir sapnis. Un tas, kas ir sapnis, ir īstais. Varbūt mēs vienkārši jūs šobrīd sapņojam. Nē, es zinu, es esmu Matrix vienkārši. Jā, vai jūs ticat Matrixam? Klausītāji? Tas ir jautājums klausītājiem. Man nevajag atbildēt. Tev arī Tas gan ir jau. tikai jūs un klausītājs. Kas tas bija periods? Man liekas, kaut kāds saistība ar tiem backrūmiem vienkārši random brīdies. Pagaidi, backrūmi? Tam nav īstas saistība. Labi, parunājam par nāvi vēlreiz. Nē, zini kā, es uzdošu ātros jautājumus. Man baigi patika ātrie jautājumi mūsu podkāstā. Un es visus tieši uz tevīm, Emīlija. Nē, mēs varam visu atbildēt. Man ir arī pāris. Visi, jā! Vispār man ir viens jautājums arī Emīlijai. Nē, vienkārši mēs... Es uzdošu. Jautā. Man tev ir jautājums. Jā. Cik ļoti tev patīk Emīls Jānis Dūmiņš? Lielākie fani. Kurš šeit nav šeit? Ļoti patīk. Viņš ir ļoti talantīgs. Viņš ir ļoti talantīgs. Un man ir prieks, ka man sanāca vadīt Ozola epizodi kopā ar viņu. Tev... Jā, labi, vecais. What's up? Emīls un Emīlijā ievāk Dūmiņu. What's up? Let's go. Man ir ātrie. Sarma vai Emīlija? Sarma, Emīlija? Nē, es saku, ka Sarma. Es saku Sarma. Es arī, jo Man patīk Emīlija. Mums patīk Sarma. Tātad šis jautājums arī visiem. Pizza ar vai bez ananāsa? Ar. Paldies, Dievam. Paldies. Lieliski. Paldies. Jā. Lieliski. Andrejs nepiekrist. Tātad, kursu kā arī vai podcasts? Es zinu, to vēju, bet... Es domāju, man ļoti labi patīk podcasts labāk nekā kursu kā. Es teikšu, kursu kā. Man šķiet, ka tas mainās katru dienu. Šodien podcasts. Ok. Krāsa, ar ko sevi aprakstītu? Zila. Oranžs. Es arī teiktu zila. Kāda? Krāsas.
Oranžs? Oranž. Nu, Nu, davai, labi. Davai. Jaunais vilciens vai vecais vilciens? Jaunais vilciens. Jaunais, protams. Nē, es braucu. Nu, lai gan Bet jaunais jūs jau ir. nejūtaties nostalģiski domājot par veco vilcienu? Jā. Jā. Jo es teiktu arī jaunais vilciens, bet vecais vilciens. Jautājums, kas ir ar logiem jaunajos vilcienos? Es neesmu bijis jaunajā vilcienā vēl. Man ļoti patīk vecie, bet es arī jaunos nevaru pārspēt. Nu, davai. Turpinam, ātros. Turpinam. Es? Super. Suns vai kaķis? Suns. O, kalns vai zutis? Paga, ko? Kalni vai zutis? Davai. Kalni? Zutis. Super. Roze vai zāle? Zāle. Roze. O, braunīs vai keks? Braunīs. Lašmaizīte vai saldumi? Lašmaizīte. Sāls vai cukurs? Cukurs. Sāls. Vasara vai brīvlaiks? Brīvlaiks. Vasara. Vasara. Vasarā jāmācās arī. No, es zinu. 4. autobus vai 1. tramvajs? Pirmais tramvajs. Pirmais tramvajs, jā. Nu, labi, jā. Zeme vai Jupiters? Zeme. Jupiters. Cik stundas ir pieteikami gulēt? 9. Es domāju, nu, 4. Vai jūs vismaz 12 stundas kā minimums. Es teikšu 7, 8. Jūs esat normāli. 9 vismaz man. Savādāk nevar. Kas ir jūsu mīļākais mīļvārdiņš? Mīļvārdiņš? Pelīte. Pelīte. Žurciņa vispār. Es nezinu. Kā, nu labi. Kurš tā sauc par žurciņu? Mana... Rīžiks, jā. Mana rudā oma par sauli sauc. Sauli? Nu, tā saule. Nu, vienīgi tā būtu tumša, man tā būtu tā kā rudie pret... Nu, arī man vajadzētu blok. Vēl tāds jautājums, varbūt skatītājiem interesē, kāds ir jūsu mīļākais mūzikas žanrs, varbūt mīļākā dziesma no kāda žanra vai albums varbūt? Tas ir baigi. Tas nav īstais jautājums. Šlāgeris. Kā? Latviešu šlāgeris. Varbūt kāds pilnīgi fano pa tevī, man ir bilde istabā un grib fonā tavu mūziku. Ar acīm izsvītrotām. Mēs varam Lauru Reiniku vēlreiz nodziedāt. Es domāju, ka vajag. Nodziedām tikai piedziedājumu, te, ko mēs dziedājām. Jā, tā kā pilnīgi pirms miers, miglā pārvērties, varbūt vēlāk sāpēs, varbūt kāds ko prasīs, kad paliks tik miers, centies saule nenoskriet pārāk karsti, sirds sadeg neparasti. Super. Lauri Reini! Kāpēc tu neatnāc? Jā, kāpēc tu neatnāc uz podkāstu? Mēs jums aicinājām. Ja tu šo skaties? Jā. Ja kas piezvaniet? Reina gaidīs. Es gaidu. Es būšu noteikti vadītāja. Mēs būsim šeit. Jā, starp citu, viņi būs vadītāji. Jā, man ir tiešām ļoti... foršs cilvēks, labs cilvēks. Man ir ļoti interesants karaoke video no bērnības, kuras dziedu Laurēņas dziesmas. Tā kā man ir ko parādīt. Sveiki, ieramītāji skatītāji! Šodien mēs esam sanākuši, lai intervētu Unu Tomasu. Kā tev iet, Una? Man ir labi, bet jautājumi ir tev šoreiz. Tu man uzvārdu nepareizi pateici, bet nu labi. Tomasē. Tomasē? Jā. Es atvainojos. Tad ir pirmais jautājums tev ir, kāda ir sajūta, ka tas viens no galvenajiem tehniskajiem, ka tu mums pārsvarā visu dari? Skatītāji, šis darbs nav viegls. Viņš ļoti intensīvs, smags uz ķermeni un uz mentālo veselību. Tiešām, es nevienam nevēlu pieredzēt šādu amatu. Tiešām tu traki? Kā ir vispārīgi montēt šo visu? Process ir diezgan vienkāršs. Samet visu timelainā, sinhronizē visu un sāc graizīt. Krišjāni, kā bija ar prezidentu? Ar prezidentu bija diezgan neparasti. Kopā ar Tomasu mēs pārstāvējām mūsu skolas godu. Tāds tiešām negaidīts pārsteigums no viņa puses, kad viņš tiešām akceptēja šo iniciatīvu no mūsu puses piedalīties. Tāpēc bija tāds crazy
izgājiens no viņa puses. Tas bija burtiski crazy. Tas bija jaudīgi. Ko jūs gribētu intervēt nākotnē? Kādi būtu vēlamie viesi? Es gribētu sevi intervēt. Pajautā savu jautājumu, mēs klausāmies. Un tu atbild. Jā, Kā monologs. vai bišķi. Vienu jautājumu mēs varam. Šizofrenisks podcasts varētu būt. Varam izeditot mūsu ārā, ka viņš vienkārši viens te pats sēž. Lūdzu. Kur es šobrīd atrodos? Es sēžu skolā, Melnajā mājā, paviljonā. Vai es gribu mājās? Jā. Ļoti aizraujoši tas bija. Mums bija tas jāredz. Jūs šeit nebijāt. Tagad esam. Kāpēc tu izvēlējies būt skaņotājs? Kāpēc tieši tā profesija? Kāpēc tāda izvēle? Nu, pie šīs profesijas es nonācu diezgan nejauši. Oriģināli es arī biju plānojis doties uz videoparatoriem, bet tur man diemžēl nepieņēma. Un tad sanāca, ka iet uz otro izvēli. Un šajā otrajā izvēlē es nonācu pie skaņas. Un šo sagadīšanos es necik nenožēloju, jo skaņa īstenībā man pat patīk labāk. Īstenībā mums sasūtīja pāris cilvēki šodien ieteikumus, ko viņi vēlētos redzēt. Šodien tieši? Nu, paspēju. Mēs varam uzzvanīt ātri. Tad, kad mēs gatavojāmies. Es saņēmu ieteikumu no Sintijas Karīnas Instagramā @Sintija Karīna, ka viņa vēlētos redzēt podkāstu ar Nikolaju Puzikovu. Kas ir Nikolajs Puzikovs? Tas džeks, kas dziedāja Mazā Dievs tevi mīl. Talantīgs mūziķis. Nu, jā. Nepazīst. Es arī gribētu viņu redzēt. Man arī viņš ir tā. Ko tu gribi redzēt, varbūt nākotnē podkāstā? Kāds būtu mūsu tas viesis, ko mēs tiecamies? Tas mūsu viesis, tā liekas, mums joprojām jātiecās uz Lauru Reiniku. Man liekas, mums visiem ir tā lielā cerības Laura Reinika tieši tā. Varbūt vēlāk sāpēs, varbūt kāds ko prasīs, kad paliks tik viens. Centies saule nenoskriet pārāk karsti, sirds sadeg neparasti. Cilvēki arī rakstīja, ka viņi vēlētos redzēt scenogrāfus vai režisorus nākamgad. Tas būtu diezgan interesanti. Īpaši priekš. Jā, īstenībā tas būtu ļoti, man liekas, noderīgi. Vēl Krišs Birģelis. Krišs Birģelis. Labi. Un Hudat. Oskars Laizāns no MV21. Kā arī vairāk skolotājus. Visus skolotājus pēc kārtas. Mēs tā kā varam uztaisīt milzīgu podkāstu. Rakstiet komentārā, kur skolotāji. Jā, bet man liekas, mums ir ļoti labs sākums. Jā, jo skrējiens mums ir jaudīgs. Jā, es īstenībā nezinu, kā mēs varam vēl augstāk latiņu stādīt. Lai stepapotu mūsu līmeni, es nezinu, kam ir jābūt kā nākamajā sezonā. Baidenam? Joe Biden. Spēlē kādu instrumentu? Jā, spēlēju vairāk instrumentus. Man ir pieredze gan 8 gadus nogājis muzikas skolā. Spēlēju flautu agrāk, tagad nedaru tik aktīvi. Tagad es esmu daļa no skolas ansambļa, es tur spēlēju ģitāru. Un ir arī neliela pieredze ar klavierēm. Zini, par ko es īstenībā gribētu redzēt podkāstu? Mēs varētu kādu no mega pārdevējām. Tur ir viena jauna tagad, kas strādā. Jā, bet viņi jau ir. Es neesmu ilgi mega bijis, man ir sliktas sadursmes bijušas. Ātrās jautājums. Mego vai Maksima? Skrien Mego iekšā. Un nespēj atvērt durvis, tāda sadursme. Es neskatos apkārt. Saprat, jā. Ātrās jautājums. Mego vai Maksima? Maksima. Pagaidi. Maksima. Man ir ļoti, bet tā kā... Esmu pēdējā laikā pārgājis uz Maksimu. Pēdējā laikā ir višķiņ tāds... Noslieca. Jā, jo Mego friškas dod. Skolsēdnīca. Skolsēdnīca ir very fire. Šaudauts skolsēdnīcai. Šaudauts skolsēdnīcai, bet... Labas karbonādes. Bet cenas ir tādas, Par to mēs nerunāsim, tas atkal aizskadriem ir bišķiņ. Jā. Tas vienkārši tas bēdīgi. Ir tiktokam. Tas ir tiktokam. Jā. Kas ir tiktokā, tas paliek tiktokā. Tā saka? Es tā saku. Labi. Pitīt man. Jā, īstenībā. Un kā tu nonāci no tehniskās komandas līdz vadītājiem? Kaut kā bišķiņ gribējās, bišķiņ pateica, es gribu tev redzēt, un tur man ielika.
tā arī aizgāja. Piespiedu kārtā. Pišķiņ piespiedu kārtā. Brīvprātīgi piespiedu kārtā. Jā. Un kāda ir tava pieredze tik tālu? Ir labi. Man patīk intervēt Ziemassvētku vecīti. Jūs jau mums izstāstījāt vairākus jautrus atgadījumus, bet vai ir kāds īpašs tāds iespējas atmiņā kāds gadījums, ko jūs varētu padalīties? Ko tu intervēji? Un... Arī ko tu esi? Jā, zinu, Viņš dzīvo bišķiņ 5 sekundes pagātnē. Nē, man ir tāds 10 sekundžu dīlējs. Jā, sapratu, jā. Kādu jūs dāvanu dabūjāt no Ziemassvētku vecīša? Es dabūju Lego ar Tora figūriņu. Es dabūju fake Chinese Lego Monster High figūriņu. Es dabūju kaut kādu krokodila piekariņu, kurš ir no pērlītēm. Man stāv pie atslēgām. Jaudīgi. Es dabūju pīkstošu cūciņu. Ruksīti? Jā, ieteikums visam, kas klausās, tāpēc ir jānāk uz TV klubu, lai dabūtu dāvaniņas no Ziemassvētku vecīša. Jo šeit Ziemassvētku vecītis pastāv mums te. Mums te notiek brīnumi. Visi brīnumi. Melnajā mājā, paviljonā? Jā. No, maģija notiek. Brīnumzeme. Tā ir brīnumzeme. Sieviete ēd to, kā viņai nav. Ja viņai būtu tas, ko viņa ēd, tad viņa nebūtu tas, kas viņa ir. Ko ēd sieviete? Zinu, ka es vispār sapratu to, ka sievietes baigi problēmas rada dzīvē. Vienkāršāk bez viņām. Zinu, kā piekrīt man, Ralf? Paldies. Es atvainojos. Es nedomāju, man ir tā kā... Man ir vairāki draugi, kas ir meitenes, tiešām forši cilvēki, bet runāja par attiecībām. Nezinu, kaut kā mierīgāk dzīvu. Man ir vēl no meitenēm, ka mēs... Ralf, kāpēc neuzvilkt to džemperu šodien? To, ka man ir vēl no meitenēm? Es atceros savā pirmajā ierakstā, man Aiva teica, tā, kur visu šito te visu organizē, viņi man teica, ka uz ierakstu, lai nevelku nekādu džemperu baigiem uzrakstiem, man tas vēl varēja palikt galvā. Es šorīt domāju, kur džemperi vilkt. Vajadzēja. Un es stāvēju, domāju, neizdomāju. Zini, ko labāk neriskēsim, es uzvilku šito parasto melno. Cik tad jums vilku ir? Cik jums ir iekšā sev? Vilki. Cik un kādi te varētu būt? Vilks, jā. Tāds labs, tāds, jā. Labi, iedomāsimies, ka tas būs tāds mitoloģisks, folklorisks jautājums par vilkiem. Roberts Čipurs, man liekas, ir visas skolas favorīts, tiešām fantastisks. Vēstures skolotājs, mums diemžēl vēsture vairs nav. Mums ir 3. kurs, vēsture beidzās. Bet cilvēks zina vēsturi, cilvēks māca arī tādā brīžiem nenopietnā veidā pasniegt to un savā ziņā arī, manuprāt, ieinteresē cilvēkus. Man ir jautājums, pa cik kebabu veidiem tu šogad iemācījies no Ķipura? Man nebija pie Ķipura šogad. Tev nebija pie Ķipura? Jā, 3. kursā nav. Man 3. kurs. Pagā 2. kursā, tu taču biji 2. kursā pie Ķipura? Bija. Pa cik kebabu veidiem tu iemācījies? Es jau neatceros. Tik daudz. Vienīgais tas, ko es atceros, to, ka viņš uzlika kaut kādu nacistu propagandas filmu. Tur Hitlers runā, un viņš it kā latviešu tulkojumu runā. Un tas, ko viņš teica, teksts, ko viņš pa virsu teica, bija tā, it kā Gvido Zilūzis runātu ar skolu un kaut ko stāstu par atzīmēm. Viņš tā kā, iedomājieties, kadru uz televizora Hitlers runā, pa virsu vēstures skolotājs. Jums ir jābūt labām atzīmēm, labi jāmācās. Tādā stilā, tā kā, jā, ir dažādi interesanti gadījumi. Es atceros, 1. septembrī Gvido, man liekas, tas bija Zilūžu 1. gads, ja es nemaldos. Bet bija tā, ka 1. septembrī, man liekas, ka mums bija 1. septembris. Mums bija viens, kad tu vēl biji animators, bet zini, kā tu vari... Nevajag atgādināt sāpības tu vari aiziet no animatoriem, bet animatori Ralf nekad neaizies no tevis. Bet runāja par to Gvido, viņš 1. septembrī sāka stāstīt kaut ko par remontdarbiem. Jā, viņš pateica, viņš stāstīja kaut ko par jumta remontdarbiem, pēc tam atnāca Ginta un tāda, neņemiet vērā, tur tas nav tik traki tur ar tiem jumta remontdarbiem. Jā, beigās mums skolu atcēla, un par kojām. Beigās mums skolu daļu tā jumta atcēla. Jā, nav tik traki. Kopā, man liekas, ka uz skolu. Jauna ideja RMMTTV. Taisam cepienis. Mums jātais cepieni. Pa ko mēs cepsimies? Mēs varētu cepināt, mēs tā kā varētu sanākt podcastu komandu kopā, un mēs varētu tā kā visi pārējie vienu no komandas cepina.
Skolotājs, jā, skolotājs. Bet mums vajag tā kā īstos cepienos, kad tas cilvēks stāv, tā kā sēž turpat uz vietas, kur notiek tas cepiens. Un pēc tam viņam ir atbildes runa uz to cepināšanu, bet es domāju... Gadījumā nebija kaut kas tāds līdzīgs politiķiem? Nu, Lampā ir politiķis cepiens ritīgi labs, man patīk, ir pa ko ierēkt. Cepiena ideja ir tāda, ka tu nevis vienkārši notirs cilvēku, bet tu tā kā caur komēdiju kaut kā izsaki tādas jokus, kas tā kā bieži vien aizskar kaut kādas tēmas, kas ir tā kā kaut kādas problēmas. Kas ir tev mīļākā lieta, ka tu sēdies pults? Mīļākā lieta ir tas, kad apkārt ir klusums. Gribu mājās. Viņš jau tāds pusaizmīgs sēž. Es speciāli uz šejienu braucu, lai... Tā kā speciāli tieši uz TV, ja tev stundas nebija šodien. Kā novērtēji? Teorētiski tu varēji iet uz angļu valodu skatīties. Nu, nē, es labāk mājās. Jā, viņi bija ļoti interesanti. Kas bija pa filmu? Vai jūs arī skatieties par holokaustu filmu angļu valodā? Nē. Nē, atceros tādu gadījumu, nē. Nu, ja Una saka, nē, tad mēs toči mums bija gads angļu valodā, ka vienīgās filmas, ko mums rādīja, bija kaut kas sakarā holokaustu. Šodien pie mums ir ieradies Jorans Steinhauers, kurš ir latviešu mūziķis no Vācijas, kurš ir piedalījies dziesmu konkursā Eirovīzijā 2014. gadā un muzicē līdz pat šai dienai. Kā tu jūties? Tā var teikt, es jūtos super labi. Man pirmoreiz jūs uzrunā kā latviešu mūziķis, tas ir smieklīgi, bet jā, es jūtos labi, ir sniegaini ārā, nevar just, tev ir baltais džemperis, Tomas. Ārā arī viss balts, es bišķiņ kavējos, bet tas nekas, jūs man tomēr gaidiet. Liels paldies, ka esmu šeit. Jauka diena, jā. Labi. Let's be positive. Covid tests. Tā tad, Dominika. Nu. Vilki, cik tevi ir? Nu labi, par vilkiem jau tā aptuveni skaidrs, man liekas. Jā, mēs te visi pozitīvi. Bet, Dominika, tu esi mūsu top boss skaņotājs, bet tu nodarbojies arī ar mūziku? Brīvajā laikā? Es izliekos, ka es nodarbojos ar mūziku. Okay. Es nemāku ģitāru spēlēt. Spēlēju divās grupās, bet es nemāku ģitāru spēlēt. Tas jau Latvijā raksturīgi šitiem šūgēdzistiem. Bet, jā, es vienkārši savu ar efektiem noslēpu savu spēlēšanu. Labi. Bet, pagaid, jūs muzicējat? Es labprāt, bet... Māku ģitāru spēlēt? Jā. Rauls grib klavierus iemācīties. Es gribu klavierus iemācīties. Es tev varu iemācīt klavierus. Es labprāt pats nopirku klavierus, bet viņš maksā šausmīgo naudu. Melnajā mājā ar klavierus. Jā, bet man ir labākas lietas, ko skolā darīt. Iedomājies, ja tu esi beigais tur muzikants tagad, ja? Noteikti. Ja tu brauktu tūrē ar kādu mākslinieku, ar latviešu mākslinieku, ar kādu tu brauktu tūrē? Raimonds Pauls. Jāpadomā. Man pēkšņi izkrita visi latviešu mākslinieki, ko es zinu, jo man ir tiešām daži, kas patīk. Labi, Lauris Reiniks, mēs jau pieminējām viņu, viņš ir... Nav manā topā, bet es nezinu. Es vienmēr gaidīšu, kad Lauris Reiniks atnāks. Mēs turpināsim, līdz viņš atnāks. Jā, vienmēr. No maniem latviešu top māksliniekiem noteikti ir tādas vecākas grupas kā Pērkons vai Jumprava. Tu varētu viņus uzfrišināt. Domā? Jā. Domā. Mierīgi. Bet no jau tādiem jaunākiem latviešu māksliniekiem grūti pateikt. Singapūras satīns. Nē, tas būtu rēcīgi. Tas būtu rēcīgi. Tas būtu patiesībā rēcīgi. Singapūras satīns. Planēta Pritons šūgais. Jā! Es nemāku krievu valodu, tā dziesma man patīk. Tā ir ļoti laba dziesma. Jūs būtu dzirdējuši mani telefonu sarunu pie Melnās mājas. Tevi vienkārši. Gaidām Singapūras satīnu. Normāli. Gaidām Singapūras satīnu podkāstā. Ja tu rīt pamostas ar kādu jaunu spēju, talantu, kas tas būtu? Īsti ļoti labs jautājums. Es labprāt būtu inženieris. Ok, bet ja jums būtu jāapmeklē jebkāds koncerts, tā kā jebkāda mākslinieka koncerts. Pasaulē? Jā. Ja tev tagad kāds iedotu biļeti, kas der jebkuram koncertam. Arī mirušiem māksliniekiem? Nē. Nē. Mēs nerunājam par nāvi. Es gribēju Queen koncertu aiziet. Jā, es gribētu aiziet uz Rammstein koncertu. Ok. Jo man čoms bija... Viņš jau pirms kādiem pāris gadiem bija Rammsteins Latvijā. Man čoms bija aizgājis, viņš bija uzfilmējis, mēs nākamajā dienā satikāmies.
Viņš man parādīja video klips no koncerta. Man no tiem video klipiem vienkārši tāds wow, man vajadzēja uz viņu aiziet. Bet es esmu dzirdējis, ka Rammsteinam ir baigie šovi. Vienmēr. Jā. Tieši tā kā tur jau tā lieta. Īstenībā vienā koncertā tas solists, viņš uz milzīgu dildo brauc. Nē, tas bija regulāra lieta koncertos. Rammstein koncertos, kur viņam tā kā tas, viņam tā dziesma pusī, un tad viņam tāds liels tā kā bija, un tad tāds balts tā kā putis no viņa nāca ārā. Liekas, ka vienā valstī nobanoja, tāpēc viņi aizsver kaut metālu to tursu. Jā, jo oriģināli bija tāds, kur viņš tā kā, viņam ir tāds dildo. Viņš tā kā izvelk to dildo ārā, un viņam tur tāds balts šķidrums nāk ārā, viņš ķipa iepie kaut kādu grupas dalībnieku, un viņš ķipa Bet cilvēki, kas bija, kuriem... Un viņus no Amerikā, man liekas, nobanojas kādu laiku pēc šī te. Bet tā kā, vajag dažreiz, tā kā, tā man liekas, tā kā brīva izpausme ir tā kā ļoti svarīga. Un tā kā, jā, tas var būt perversi, bet, ja tu aizies uz Rammstein koncertu un esi pārsteigts par šajām lietām, tā ir tava problēma. Bet cilvēki bija ļoti priecīgi, ka viņiem virsū bija tas baltais. Nē, bet redzi, viņiem ir kaut kas, tā ir publicitāte, tas ir šovs, tas ir kaut kas iespējīgs. Jā, es tev piekrītu runājot par publicitāti. Varam parunāt par skolas balli. Skolai būs balva? Jā. Būs Valentīna. Mēs spēlēsim. Jā. Tu spēlēsi? Nu, mums pienāca prezidents, pateica, ka viņiem padomas prezidents teica, ka viņiem patīk, kā mēs spēlējam. Ne, viņi teica, ka viņiem patīk, kā mēs spēlējam, tāpēc mēs tagad cerams sagatavot kaut kādu repertuāru uz, ne jau šogais grupu, uz Valentīna dienas balli ar skolas grupu. Reku mums ģitārists stāv otrs. Skolas grupu atbalstam. Kur jūs varat klausīties? Pagaidām nekur, un pagaidām mēs esam cover bands, kurš gatavojas. Otrdienās, ceturtdienās no 5 pēcpusdienā 305. kabinetā Melnajā mājā ar nakti mūsu mēģinājumiem, bet jā, pagaidām mēs gatavojamies skolas ballē, bet varēsiet gan jau mūs dzirdēt skolas ballē, tā kā būs fun. Jā. Es nemaz neiešu skolas balli. Kāpēc tu neies? Tu negribi dzirdēt, kā mēs spēlējam? Es labprāt dzirdēju, ka es spēlēju tikai... Kāpēc tu neies skolas balli? Tāpēc, ka es gribu sēdēt mājās. Man nav draudzenes. Tas nekas. Bet tas nav iemesls. Nē, zini, kā man liekas, vai kaut kāda reklāmas kampaņa, lai tieši single cilvēki nāk uz to Valentīna dienas balli ar domām atrast citu cilvēku. Single, tu ej uz Valentīna dienas balli, tas jau ir bēdīgi. Ko tu labāk izvēlēs? Montāžu jeb filmēt? Filmēt, jo tad tev nav jāsēž stundām pie datora un savu dzīvi. Vienkārši redz, kā viņi iet garām. Jā, es piekrītu. Ļoti depresīvi vispār montēt. Man personīgi baigi nepatīk, bet nauda ir nauda. Jā, es tev piekrītu. Blind dating, taisam blind dating RMM TTV. Pēdējais uzdevums jaunajā sezonā? Ralfiņ, varbūt tev būs draudzene vai draugs līdz tam. Jā, starp citu, es negribu ne draudzene, un ir tīpaši es negribu draugu sev. Statistiski geju attiecības ir stabilākas gan par heteroseksuālām attiecībām, gan par lesbiešu attiecībām. Nē. Ralfiņa un uzlikt sirsniņas. Nē. Man nerakstāt, es ignorēšu. Viņam ir bail no sievietēm. Jā, man ir bail no sievietēm. Paturpinot bišķiņu, es tikko atcerējos, ka Valentīna dienā taču apvienībai goda vārds, kur ir Maukusains, arī ir koncerts tajā dienā. Tieši pa labi. Bet man liekas, balva nebūs tieši Valentīna dienā. Man liekas, es dzirdēju baumas, ka būs. Tā kurš nāks uz viņu visus saviem randiņiem ies? No randiņš varbūt ballē. Es ar viņu paši neatradīšu. Unas vecāki redz šito. Čau, unas vecāki. Čau, unas vecāki. Čau. Šī ir runa. Čau. Jā, Ralf, tu sen neesi rādījies podkastos. Jā, jo man pēc pēdējās reizes, kad es gribēju interviju, es sapratu, ka man kameras priekšā nobijies. Nevajag. Nobijies. Bet man īstenībā man likās, ka tā gāja ļoti labi, bet tas ir interesanti, ka jūs apmainījāties, jo Una no tehniskā aizgājas vadītāja, un tu pārgājies tehniskajiem. Man patīk Viņš jau bija tehniskais. Es biju jau tehniskais, tikai to vienu epizodu. Kāpēc nevēlies būt kameras priekšā, bet tikai aiz kameras? Nevar tā kā piezūmot nedaudz. Ir jau baigi. Jo es mācos pa video operatoru, nevis pa aktieru. Un man jāsarā aiz kameras. Čau, mammu. Čau, tēti. Es vēl projām domāju, ka mums kā tehniskajam
vajag uztaisīt savu podkāstu, jo, kā jau redz, ka Dominiks arī ir tehniskais, es arī esmu tehniskais. Mums ir jātaisa podkāsts, jo mums būs par ko runāt, un tas būs pilnīgs sviests, kas tur būs. Jā. Kas būs arī Mēs varētu arī nosaukt viņu par pilnīgs sviests. Pilnīgs sviests. Trademark, nedrīkst zakt, copyright. Es pieprasīšu naudu par šito. Jā. Mēs norādīsim kontu. Otra mums vēl bija tāda interesanta podkāstu ideja. Podkāsts sauktos Gudrie dirsēji, un tad būtu tādas 4 tā kā podi. Jā, 4 tā kā toaletes podi, un tā kā cilvēki tā kā sēž tā kā uz tiem 4 toaletes podiem un sarunājās. Bet viņi nav pie kanalizācijas, un viņiem tā kā drēbes mugurā. Bet bija tas, viņi tā kā vienkārši tā kā viņiem krāsli. Jā, vai gudri dirs, viens bija Gudro dirsēji podkāsts, otrs ir Gudri dirs nav malku cirst. Un tad tie bija varianti, un ideja tāda, ka cilvēki sēž uz podiem kā uz krēsliem. Un runā par visādām gudrībām. Jā, bet bija vēl tas, ka cilvēki sēž uz tiem podiem, un tad viens skalda malku, un tad viņi ik pa laikam mainās. Jā, mums visādas interesantas idejas bija, bet ja godīgi, man liekas, ka mums iet labi ar šo arī. Jā. Bet ja godīgi, es pat nezinu, kā es pa vadītāju nokļuvu. Man vienkārši, mēs ar Alfu kaut ko runājam par pirmo epizodi, kas plānojās jau, mums bija plānojusies ar direktoru, un viņi tāda, jūs ar Ralfu vadīsiet podkāstu. Man liekas, ka es pateicu, ka es gribu ar tevi pamēģināt. Jā, un tad Aiva pateica, lai mēs ar video vedam. Jā. Bet nebija tik slikti, man liekas, bija tīri ok. Nevarētu iedomāties, ko krāsoties es neietu. Krāsotos, vai tu nekrāsotos? Mums nezinu, arī cik smuks sievietes esmu. Tu jau zini, jā. Es jau dabisks smuks. Es brīdos, kā tas, ko es dažbrīd runāju, es lasu šajā iestādē. Ralf. Kas būtu pirmais, ko darīt, tad būtu sievieti? Es neatbildēšu šito jautājumu. Tas bija ļoti leģendārs moments. Mums vajag atkārtojumu. Un ko tu darītu, ja tu būtu vīrietis uz dienu? Pastaigātos vien pat panākt. Es pateiktu kaut ko gudru vienreiz dzīvē. Es ietu armijā. Tu arī tagad vari iet armijā? Tu arī iet armijā? Kurš tev liedz? Tev ir 18. Kurš tev liedz pašamdīt sevi? Zilūža intervija arī bija tāds highlights. Uzzinājām dažas jaunas lietas. Viņam garšo lašmaizītes, to es neaizmirsīšu. Lašmaizītes garšo? Protams. Tas ir garšīgs. Jā, protams. Kaut kas labi iet kopā varbūt ar lašmaizītēm. Vēl viena lašmaizīte. Protams. Jā, man liekas, ka mums bija tāds kārtīgs atskats. Man liekas, ka mēs arī uzzinājām vairāk par mūsu vadītājiem, kā par vadītājiem, kas ļoti forši. Jā. Ka, piemēram, dažiem mums ir tādi traucējumi. Daži ir diezgan var redzēt, ka tikai dažiem. Bet... Man esot autisms. Katram no mums ir savs autismu līmenis. Dažiem lielāks, dažiem mazāks. Jā. Savādāk mēs šeit nebūtu. Šeit tā kā normāli cilvēki šeit nav. Jānis man skatās tā it kā... Jānis arī nav normāls cilvēks. Dominika, lūdzu, atvedēs. Man jāatvedās? Jā, saka čau. Čau. Saki čau. Čau. Paldies visiem klausītājiem, kas kas bija ar mums šajā visā piedzīvojumā. Un es domāju, ka otrā sezona būs vēl jaudīgāka un vēl labāka. Tā kā. Čau. Čau. Novēlējums jaunajā gadā. Novēlējums jaunajā gadā. Neslinkojiet un darat savus darbus, nekrājiet NV. Tas būs negulētas naktis un negulētas dienas. Turpinam kustēties uz priekšu. Nebaidieties, izaiciniet sevi, dariet un vajag tikai gribēt. Vajag tikai gribēt, un tie, kas grib, tie vienmēr sasniedz to, ko viņi grib, agri vai vēlu, un vajag tikai gribēt.